Lielās Talkas konkurss pašvaldībām šogad iezīmējas ar īpašu novadu aktivitāti. Ar vides sakopšanu un sabiedrības izglītošanu saistīti pasākumi norisinās gan skolās, gan parkos, gan citās vietās. Šodien Dikļos Neikenkalna parkā pulcējās dabas un putnu draugi, jo Lielās Talkas pašvaldības konkursa pastāvēskas pārvērtīsies ietvaros notika putnu alejas izveide, kurā parkā tika uzstādīti gandrīz 50 pašu novadu iedzīvotāju gatavoti putnu būrīši. Akcija ir Lielās Talkas konkursa pašvaldībām, un mēs kā Kocā novada doma pieteicāmies šajā konkursā. Iniciators bija no Digļu pamatskolas vecāku padomes, no 4. klases viena bērna māma. Viņa teica, ir tāds konkurss, startējam. Un tātad mēs šodien izveidojam putnu aleju. Bērni ar skolas bērni sataisījuši putnu būrīšus, un lai šeit vairāk parkā ir putnu balsis, putnu skaņas, un lai putniem ir arī savas mājas. Mums ir arī ne tikai skolas bērni uztaisījuši, bet arī ģimenes ir atnākušas ar bērniem. Ir sataisīti vairāki būrīši, un tātad ne tikai skolas bērni, bet arī pārējie iedzīvotāji ir atsaukušies uz šo akciju un piedalās būrīšu izgatavošanā, uzstādīšanā. Un savu roku putnu alejas izveidē šodien varēja pielikt tik viens. Vispriecīgākie par to, protams, bija bērni, kuri varēja redzēt, kā pašu gatavotie būrīši tiek uzstādīti un kļūst par mājvietu kādai putnu ģimenei. Putnu būrīši ir dažādi, ar lielākiem caurumiem, mazākiem caurumiem, gan strazdiem, gan tā saucamiem mušu ķērājiem, gan visādiem dažādiem. Kādiem putniem lapatiksies šeit mitināties, tādi jau arī šeit būs. Es domāju, ka viņiem būs gana daudz izvēles iespējas, mājas būs tik daudz, kuram cilvēkam vēl ir tik daudz variantu, kur dzīvot, bet viņiem būs, jā. Tā kā šogad pavasars ir sācies mazliet ātrāk, daudz viet jau tiek organizētas mazās sakopšanas un labiekārtošanas talkas. Un tā ar pašu iedzīvotāju atbalstu un palīdzību jau tā skaistais Neikenkalns un skanīgā estrāde kļūs vēl skanošāka, jo to pieskandinās arī putnu dziesmas.